Un Codex Leningradiensis mēs varētu minēt, ka tas ir varbūt viens no tiem iemesliem, kāpēc ebreji nav gribējuši īsti atklāt visas tās nelietības un visas tās slepkavības, ko komunisti darījuši pret noteikti ebrejiem arī. Jo jā, komunismu iespaidā kādi 2 miljoni cilvēku tikuši nogalināti, tad, protams, to starpā arī varbūt pat vairāk ebreji nekā Hitlers paguva nomušīt. Viņi, ebreji, tad zina to, kad nevar pīkstēt par daudz, jo tad pulverizēs Codex Leningradiensis, bijušā Leningradē un Peterburgā tagadējā. Un tā ir no 1008. gadu mūsu ērā. 1991. gadā atvēra tos arhīvus, un tad atrada šo arī, ka tā tas ir. Cilvēki jau zināja, bet atklāja kārtīgā lielākā svērā to visu. Jaunā derība. Tika kopēta nevis no profesionāļiem kopētājiem, jo bija smagas vajāšanas, bet tas bija tāds stāsts, ka noteikti bija jākopē. Un tūlīt tas notika, un lielā vairumā, jo tas bija tik interesanti, bet tas notika klusumā. Katrs kopēja kā to varēja. Lieli burti bija. Tikai iedomājieties lielos burtus viena rindā bez atstarpēm. To skriptā continua, to sauca. Un tas bija bez standarta sataisīts, jo nebija profesionālie kopētāji. Vienā laidā gara svītra ar burtiem, jaundarības teksti, sākumā, pirmie manuskripti, papirusā bija rakstīti. Un ķeizars Konstantīns 313. gadā mūsu ērā standartizēja visu to un atļāva kristīgo ticību, un tad arī uz pergamentiem rakstīja. Tad drīkstēja kopēt. Un standarts notika, un mums ir pilnas bībeles no gadu 250-300 gadu pēc Kristus. Tātad cilvēki, kas saka, kad ir izkopījuši šķībi gadsimtiņos, Romas arhīvos arī ir šie vecie kodeks, kas ir tik veci, kad pirmie bībeles izdevumi. Un tur ir rakstīts tas pats. Un tur arī viņi nebija paņēmuši līdzi apokrīfus. Tas ir tos Dieva neiedvestos rakstus. Un mēs varam samērā ņemt tās te visvecākās bībeles un redzēt šodienas bībeli, tur saturs viedoklī nekas neatšķir. Tātad, kā musulmaņi saka, kad mums jālasa jaundarība, inģīla, kā viņi to sauc, bet nevar kristiešu inģīlu lasīt, jo tur ir falsifikāti ielīduši. Sorry, ja apskatās, tad redz, ka tā tas nav. Ir kodeks Sinaiticus, kodeks Aleksandrija, kodeks Vatikānus. Īsu brīdi bija labi. Līdz 476. gadu mūsu ērā. Tad Konstantinopela, tad sabruka nevis Konstantinopela, bet Roma sabruka. Un 9 gadsimtus bija standartizētas kopijas. Un tad Konstantinopela, tas ir tagadējā Istambula, pārņēma to kristīgo ticības vadību, kā teikta. Bija jau daudz kristieši ieapkārt visam tam, kas nesakoja oficiālai versijai. Bet no gadu 200 līdz 1600 tiem gadiem mūsu ērā, tad mums ir 5300 manuskripti, kas dara, kad skatās tos, tad mēs varam nokļūt līdz 99,99% akurātību. Un tas nozīmē, ka šeit nav ticības jautājums. Vairs grieķu, aramiešu, latīņu, siriāku, koptiešu, armēņu, etiopiešu, gotiešu valodās ir jaundarības raksti. Un tie paši raksti, ko mēs atrodam šodien. Mēs varam tos rakstus samērā ņemt ar
šodienas rakstiem, un viņi neatšķirās. Tas pats tur ir rakstīts. Un ja nepietiek ar to, tad mums ir baznīcas tēvi. Irénée du Lyon, Irenējs no Lyonas. Viņš, piemēram, atsaucās uz Marka evaņģēlijas pēdējās nodaļas. Tas nozīmē, tas nav nekāds pielikums, jo Irénée du Lyon viņš dzīvoja gadā 130 pēc Kristus līdz 202 apmēram, kad viņš mīra mocekļu nāvi. Viens pagāns nāca, zaldāts un viņu nogalināja. Un Irénée du Lyon, viņš bija Polikarpa. Kā nu bija? Bija apostols Jānis, un viņam bija Polikarps, un pēc tam bija Irénée du Lyon. Tātad tikai dažas paudzes pēc apostoļiem Irenējs rakstīja. Un es zinu, kad ja mēs pašķirstam vaļā mūsu jaundarību, evaņģeliskajā pasaulē jaundarībā ir tāda maziņa piesīmīta bieži vien, piemēram, Marka evaņģēlijā pēdējā nodaļa. Un kad, tā nav visvecākos dokumentos atrodama. Un tas nozīmē, ka varbūt pat ir piedomāts klāts kaut kas te. Bet tā tas nav. Jo uz tiem dokumentiem, uz ko patreiz būvē visu šo principu un šās domas, tas ir uz Kodeks Aleksandrija. Un tas bija 450 pēc Kristus. Un Irénée du Lyon dzīvoja 130 līdz 202 pēc Kristus. Tas nozīmē, ka viņš atsaucās jau uz to pašu, ko mēs sākam apšaubīt. Tātad drīzāk tā tas ir, kad nevarētu īsti ticēt dažiem manuskriptiem. Mums jāsamērā ņem tos manuskriptus vienus ar otriem, un tās ir zinātnes, universitātes nodarbojas ar to. Jo tie gnosticisms radās Aleksandrijā, un viņi sāka plūkāt laukā no jaunās derības tas, kas viņiem nepatika. Un tādu Kodeksu Aleksandriju viņi ir atraduši un uzskata, kad uz to jāklausās. It kā vairāk nekā uz Kodeks Sinaiticus vai Kodeks Vatikānus, kas it kā tad būtu vēlāk nākuši, atraduši viņi tos. Bet lietiņa galīgi sašķobjās, ja tā skatās uz to. Tā nav kritiskā manuskripta pārbaude, ja tā spriež, ka nevarētu lasīt pēdējās daļas un drīzāk būtu jāšaubās par pēdējo daļu Marka evaņģēlijā. Tas diezgan ticam ir, ka tas tā nav. Tā mazā piezīmīt, kas ir svarīgi lasīt faktiski nevis piezīmes, bet to tekstu pašu, jo piezīmes ir cilvēku komentāri, tas jāatcerās. To mēs noteikti zinām, ka tas ir komentāri, bet Dieva iedvesti cilvēki rakstīja to jauno derību. Un vēl kaut kas pēdējos gadus fantastisks ir noticis. Mēs esam atraduši romiešu vēstuli, kas ir pirms gadu 125. Un vēl vecāku vienu no korintiešu vēstulēm manuskriptu arī pirms gadu 125 un vienu Marka evaņģēliju no tiem gadsimtiņiem. Jo Ēģiptē viņiem bija nāves maskas. Viņi taisīja, viņi nebija tik turīgi. Gadā 120 pirms Kristus līdz 125 pēc Kristus. Tad viņi gāja, apstaigāja savu ciematu, ka kaut kāds dižais bija nomiris, viņi paņēma un savāc visus tos nevis pergamentus, bet tos papirus, manuskriptus. Salipināja ar kaut kādu olīveļu un kļūkšu virsū uz to nomirušo un taisi tādus rūmpjus. Un tos Amerikā viņi ir iedrošinājušies atšālēt vaļā, ielikt vannā, palmolīveļu, masēt ar rokām un ar pincetītēm izvilkt laukā manuskriptus. Tur viņi ir atraduši tās te fantastiskās lietas, un viņi zina, ka tas ir pirms 125 pēc Kristus. Un tur viņi izvilkuši jaundarības vēstules, kas ir identiskas ar tām, kuras mēs lasām šodienas jaundarībā. Tā tas nevar būt, ka tas būtu ticības jautājums, kad es ticu, ka tā ir patiesība. Visi cilvēki, kas kārtīgi sīki apskatās
viņi to sapratīs, ka tā nav ticības lieta. Tā tas faktiski arī ir. Visas universitātes ar to nodarbojās. Un mēs saprotam beigās, ka šeit nav runas par ticību. Tie ir runas par morālu. Tie ir morāli jautājums. Ja mēs iekāpjam lidmašīnām, mums iedod izpletni un saka mums, zin ko, tev būs jālec pusceļā, jo apstāsies motors, nepietiks degviela. Tas viss var gadīties. Uzvelc. Tu uzvilks. Citam cilvēkam pasaka, tu uzvelc, jo tev būs laba dzīve. Ko labi tev ies. Ok, otrs arī uzvelk. Jūs abi divi apsežaties viens otram blakus. Un atnāk šķotese, viņi nejauši jums uzgāž karstu kafiju abiem diviem. Kas notiek? Tu, kas esi uzvelcis šo izpletni, tu saproti, ka kāpēc tu esi uzvilcis to? Nevis, lai dabūtu par kaut ko baigi labo dzīvi vai kaut ko. Tu atstieps pedāļus un tev jāzina, kur tu iesi. Tas otrs cilvēks, nikns paliek beigās, viss taču ņiras par viņu, tas puns uz muguras, viņš sēž tur ar tādu. Ņirgājas par jums abiem. Tev tas ir vienalga, jo tu zini, kāpēc. Tu velci šo izpletni, šo kristīgo ticību. Otrs norauj, nomet. Kā tas ir, vai tas tā nav? Ja tu brauc par ātru automašīnu, policija tev noķer. Tu saki, bet es maksāju nodokli un es apstājos pie sarkano luksuforu pie gaisma. Es vienalga, šeit tev pa biksēm. Ja pieņemsim tevi noķer, lielā krimināla darījumā, tiesnesis tagad tevi tiesās, tu pazīsti viņu. Viņš ir tavs bērnības draugs. Viņš tev dos maigu sodu, tu domā, bet viņš tev kārtīgi apsoda. Bet pienāk tev pēc tam vēlāk klāt, un tu viņam nojautā, vai tu mani nepazini? Pēteri, vai tu mani nepazini? Viņš tev teiktu, jā, es tev pazinu. Es tev pazīstu vēl ar vienu. Bet tu zini, ko es pazaudētu savu amatu, ja es tev dot vārgu sodu. Bet es tev izpērku, un viņš tev samaksātu, un tev izpirkt laukā no cietuma. Tā ir kristīgā ticība. Morāls jautājums. Vai tu gribi ar Dievu staigāt? Pārbaudīt sevi. Klausīties uz to, ko šis Jēzus teicis. Tā ir patiesība. Tas ir notikums, kas patiesi ir noticis.